Hei, mans vārds ir Gunita Lakzdīnas Kroterēna, un šodien mēs tiekamies 47. rubrikas darīt ir radīt nejaušību sērijā. Kā jau jūs varbūt ievērojat, nesen es pabiju ceļojumā Itālijā, proti Romā un Vatikānā. Mans ieteikums tiem, kuri arī plāno kaut kur ceļot, ir sākt jau laikus meklēt sociālos tīklos, piemēram, Facebookā, Instagramā un TikTokā, informāciju par savu gala mērķi, ko tur apskatīt, ko redzēt, ko nobaudīt un tam līdzīgi. Lai algoritmi rūķīši saprot, ka jūs tas interesē un viņi sāk jums jau piedāvāt paši savus video. Jo es it kā meklēju pirms ceļojuma ļoti daudz ko par Romu, tajā pašā laikā, acīm redzot, ne pārāk ātri bija sākusi to darīt, un algoritmu rūķis tikai tagad ir sapratis, ka man interesē Roma, un sāk man piedāvāt dažādas video, kur cilvēki piedāvā to savu redzējumu, kur labi paēst, kur redzēt, kaut kādas nelielas spraudziņas, kurās iespraukties un redzēt kaut ko, ko turistu plūsmai sekojot nevienmēr var pamanīt redzēt. Tāpēc, ja taisāties ceļojumā, sāciet jau laicīgi presēt sociālos tīklus, meklējot tas, kas jūs interesē. Jo, lai nav tā kā man, kad atbrauc atpakaļ un tad sāk parādīties, un to es varēju apskatīt, to varēju apskatīt. Tā kā tā, ņemiet vērā, mācieties no manas kļūdas un čau, čau!